Sveicināti no sirds uz sirdi jaunā video sērijā. Un es vēlos parunāt šodien par ticību, jo tad, kad mūsu dzīvē ienāk ticība par kādām neiespējamām lietām, tad mēs ļaujam Dievam dot iespēju priekš kaut kā pārdabiska, lai notiktu varbūt tas, kas nav iespējams cilvēcīgām acīm redzot, tas, ko tu vēlies, tev vajag. Un, jā, manuprāt, ticība tā ir tāda sastāvdaļa, kam tiešām obligāti ir jābūt mūsu vidū, jo tad tiešām arī pats Dieva vārds, tas kļūst reāls, tas kļūst īsts, un tas vairs nešķiet garlaicīgs, tas nešķiet vairs tukšs, un tad tu sāc ieraudzīt, ka Bībele nav jālasa, jo viņu vienkārši ir jālasa, jo man pateica kāds cilvēks, kāds mācītājs, kāds kalpotājs, vai kāds radinieks, vai kāds draugs, bet ka tas tiešām ir kaut kas, ko tu izlasi, un tas tiešām darbojas. Un mēs zinām, ka īstā Dieva patiesība tā tiešām darbojas, tā tiešām strādā. Un es gribu padalīties ar kādu liecību. Ir tādi brīži, kad, piemēram, te jūs draudzi, un, piemēram, ir lūkšanas, ir lūkšana vakari, vai varbūt tu sanāc kopā ar ticīgiem cilvēkiem, jūs lūdzat, vai varbūt tava personīgā saruna ar Dievu, un ja mēs nepievienojam tai ticību, bet vienkārši kaut ko lūdzam, varbūt, ka Dievs kaut ko atbildēs, varbūt, lai Dievs man palīdz manā dzīvē un tā tālāk. Bet es gribu parunāt par to, ka tādos brīžos, kad nav klāt pievienota ticība, var sākt šķist, ka atkal jālūdz. Tas nogurdinoši būs, tas būs garlaicīgi. Un tāpēc, manuprāt, liela daļa cilvēku, kuri netic Dievam, viņiem arī šķiet, ko tie cilvēki tur iet uz baznīcu, ko viņi tur, ticīgie, kāpēc, piemēram, varbūt, jo es biju viena no tādiem cilvēkiem, es to saku no savas skatu punkta, kā tas man bija agrāk. Atceros, man brālis teica, ka sāc runāt ar Dievu, sāc viņam teikt tās lietas par to, kas ir tavā sirdī, ko tu vēlies, lai notiek, lai piepildas, lai tiek atbildēts. Un tad bija tās laiks, kad es tiešām sāku runāt ar Dievu, un viss sāka iet šķērsām, viss sāka iet galīgi tieši tā, kā es nevēlējos. Tāpēc, ka mana lūkšana bija pusauģu gados tāda lūkšana, par kādām savām tolaik lielām lietām, bet tas ceļš kopā ar Dievu turpinājās, un tad es kļuvu ticīga, sāku sekot Jēzum, sāku ticēt viņam un pieņēmu, ka, labi, šis ir pa īstam, un es sastapos, ka tas ir pa īstam. Tāpēc es filmēju šos video vispār, lai tu arī vari sastapties, ka tas ir pa īstam. Es nesēdētu un nefilmētu un nedalītos ar kaut ko vienkārši tāpat vienu vai tāpēc, ka vajadzētu, bet es vēlos tev nodot to, ka, ja manā dzīvē Jēzus ir reāls, tad tas nav tikai man, bet tas ir priekš katra. Un starp daudzajām cilvēki saka, apkārt ir daudzas patiesības, daudz teorijas, galvenais tu tici savai, bet Bībele saka, ka ir tikai viens ceļš, patiesība un dzīve, un tas ir Jēzus. Un jā, labi, un tad, kad viņš ir mūsu sirdī, kad mēs viņu pieņēmuši kā savu glābāju, tad mums šie piedzīvumi ar Dievu var sākties. Nevienmēr tas ir tikai jautri, jauki, prieka pilnas visas dienas. Dievs dod prieku, bet, protams, es runāju par to, ka ir izaicinājumi. Un tas ir tas, ko es tev pašā sākumā teicu par to, ka mums vajag pievienot ticību mūsu lūkšanām, jo ir tādi brīži, kad ir kaut kādi apstākļi, kur lietas nav reālas. Tev ir kaut kāda vēlme, varbūt tev ir pat vajadzība, un tu skaties realitāti, un tu redzi, šis nav iespējams. Varbūt tā ir tava veselība, un tu domā, ārsts man pateica šo un to, vai es ar to cīnos tik ilgi, vai tas ir tiešām iespējams. Un ir tiešām tādas
dažādas situācijas bijušas manā dzīvē, tad es ne tikai tādas maziņas tur, bet varbūt tas ir bijis par kaut ko tādu globālāku, par manu nākotni, par to, ko es darīšu vai kur es būšu. Un šķietami bijis tāds, ka tu neredzi apkārt nekādu situācijas maiņu, tu neredzi variantu nekādu. Un ko tad darīt? Dievs, palīdzi man. Ja tā ir tava griba, tad lai man labi iet. Ja tā ir tava griba, dziedini mani, varbūt cilvēki tā lūdz, bet ir kaut kas varens tiem, kas tiešām seko Jēzus, un tie, kas ir Dieva bērni, ir varens apsolījums. Tas ir rakstīts Atklāsmes grāmatā. Tas ir rakstīts par Jēzus vareno darbu, ko viņš ir darījis. Un 1. nodaļā Atklāsmes grāmatā ir rakstīts, kad 6. pantā, ka mūs darīs par ķēniņiem, par priesterim Dievam, savam tēvam. Un pantu iepriekš ir rakstīts, ka viņš mūs ir mīlējis, kas mūs ar savam asinīm atsubinājis no mūsu grēkiem. Un tad sākas šis tāds varenais piedzīvums kā Dieva bērniem. Mēs vairs neesam nabaga grēcinieki, bet Bībele saka, es to neizdomāju, man nepateica kāds mācītājs, bet to saka Bībele, kad mums ir šīs te Dieva bērnu tiesības, ka mēs esam priesteri, mēs esam ķēniņi. Ir rakstīts, ka lūdziet un jums taps dots. Noteikti ja esi klausījies mūsu dievkalpojumus, varbūt kādā no maniem video, es ļoti pieļauju, ka varbūt es esmu minējusi ļoti populāru un mīļu rakstu vietu no Marka evaņģēlija par ticību. Tāpēc, ka ticība ir devusi manā dzīvē to krāsainumu, košumu, to tādu pilnību, kad tu redzi, es neesmu viens šajā pasaulē, bet ar mani ir Dievs, un tas, kas ir neiespējams, kopā ar Dievu var kļūt iespējams. Un, 11. nodaļa Marka evaņģēlijā kaut vai, kad 24. pants, ka visu, ko jūs lūgdami lūgsiet, ticiet, ka jūs dabosiet, tad tas jums notiks. Ir rakstīts, ka, ja tu teiksi uz šo kalnu, celies un meties jūrā un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka tas notiks, tad viņam tas piepildīsies. Un tas ir vareni. Vai šis nav varens apsolījums, un tā ir šķietama teorija, līdz tu to nepraktizē. Es varu lasīt un domāt, varena rakstuvieta jauka, bet tad, kad tu to sāc praktizēt, kad tu sāc tiešām par kādu konkrētu situāciju lūgt, kādā brīdī apstākļi tiešām mainas, kādā brīdī Dievs paver ceļu, kur tā nav. Piemēram, mums ļoti nesen pat kalpošanas daļai no komandas bija lūkšanu tās laiks, un man iedvesmoja tas, kad mēs lūdzām, un pēkšņi mūsu vidū mēs vienkārši sākam lūgt par tādām lietām, kas nav reālas, tādas, lai ir Dieva labvēlība, lai Dievs pašķir ceļu, lai Dievs palīdz, tu vari lūgt par darbu, lai tev labāk tajās sokas, lai tu vari labāk, nopelnīt, ja tev ir grūtības, piemēram. Sāc lūgt par to, kas nav tavuprāt iespējams. Tu redzi, tev ir sapnis, tu vēlies, lai tev tiešām kāda sirds dziļa vēlme piepildītos. Es tev iedrošinu, sāc to pasludināt. Tas nenozīmē to, ka mēs gaidām, ka kaut kas vienkārši nokritīs no gaisa, bet Dievs mums paver iespējas. Un tā tas var nevis tikai var būt notikt, bet tā tas notiks tev, ja tu lūgsi, tu ticēsi. Tas nav cita varianta, ka tas nepiepildītos. Nav citas opcijas, un tas ir vareni. Tas ir ļoti iedrošinoši. Un tāpēc esi stiprināts, esi iedrošināts ar tādu atgādinājumu par ticību, jo ir bijušas tik daudzas reizes, kad mēs lūdzam par brāļiem un māsām, par draugiem. Piemēram, varbūt ir tāds saspringts periods, kad ir daudz darbu, ir daudz, kas jādara, un tu jūties tāds saguris, vai tu jūties tāds, ka tev nav tā spēka, un kur nu vēl tāds Dieva, tāds lielais piepildījums, klātbūtne,
Un ko tad darīt? Un ir bijis, ka mēs lūdzam par kādiem, jau minēju, tuviem cilvēkiem, un pēkšņi ir varbūt kāds dievkalpojums, bija kāda mājas grupiņa, un manu draudzene vienkārši nāca Dieva spēks, un tas bija tik vareni, un tas man bija tik milzīgs prieks to dzirdot. Kaut vai tāds piemērs, kad manai mammai bija veselības problēmas, mēs lūdzām, un Dievs palīdzēja, ka notika ātra atjaunošanās, un daudz dažādu piemēru. Tas, ka es varu dalīties ar tevi ar video, filmēt, tas arī ir brīnums manā dzīvē. Es to agrāk nebūtu domājis, ka es ko tādu darītu. Un, tāpēc esi svētīts, esi stiprināts, un tu patiešām tās izmaiņas redzēsi, kad tu sāksi praktizēt to, kas rakstīts Bībelē. Un tad, kad mēs tiešām arī sāksim vienkārši pieņemt ticībā, jo mūsu prāts, viņš grib saprast, viņš grib izkalkulēt, viņš grib vai tas tā var būt, kā man tagad, varbūt man jāsaņem kaut kāda liela atklāsme, bet tev vienkārši ir jāpraktizē. Ja Bībele saka lūdz, un tev taps dots, ja saka tici, pasludini, ir no šīm senajām valodām, no grieķu man šķiet, ir rakstīts, ka nevis tikai ko jūs lūgsiet, bet ko jūs pieprasīsiet, tas jums tiks dots. Un tev nevajag šaubīties vai pat prātot, vai Dievs tevi grib svētīt. Jēzus nomira krustā par visiem, un viņš redzēja tevi. Tad, kad viņš mira krustā, viņš redzēja tavu dzīvi, un viņš mira par tevi, lai tu vari būt brīvs no grēka, lai tu vari būt brīvs no slimībām, lai tu vari būt brīvs no pagātnes lāstiem, no ļaunuma, un viņš tevi redzēja, un viņš vēlas, ka tu viņam atsauktos, jo, ja tu esi tādā posmā, ka tu domā, tad tāda ir šī dzīve, tas arī viss, vai man ir jādzīvo, un tā dzīve paies vienkārši mokās, vai es ticu, ka ir tādi cilvēki, ka tu vienkārši dzīvo ar domu, ka tas arī viss, labi, gaidīšu, kad došos uz debesu valstību un tā tālāk. Bet es gribu tev pateikt, ka nē, meklē Jēzu no visas sirds, un tu redzēsi, ka tās grūtības, tas, kas ir neiespējams, tie ceļi pēkšņi pašķirsies. Nevis tāpēc, ka Dagnija pateica, bet tāpēc, ka Bībele to saka. Un, Jēzus ir šī atbilde, un viņš ir atbilde tev šodien. Un labi, tas ir ticīgais, tu saki, labi, paldies, es zinu šo. Bet tad ir atgādinājums tev, pasludini ticībā lietas. Ej kopā ar ticīgiem, noteikti tev ir jābūt kaut vienam labam brālim vai māsai, ar kuru tu vari kopā lūgt. Ja tu neesi to vēl izveidojis tādu ritmu to darīt, tā lūgt, tad es tevi iedrošinu tiešām pamēģināt un lūgt. Esmu piedzīvusi, kad bija, piemēram, jādodas darīt kādi darbi, jādodas uz darbu, par mani lūdza, un tiešām visi tie darbi, kas bija iecerēti, kas bija jādara, viņi labi sanāca. Tas bija ar Dieva svētību, ar Dieva palīdzību. Un mums ir tādas brīnišķīgas privilēģijas kā Dieva bērniem. Ne tikai būt šajā te, jo Bībele saka, ka mēs esam pasaulē, bet mēs neesam no pasaules. Un tā vietā, lai kristieši strīdētos, kas ir, tas ir pasaulīgs vai tu neesi, bet tā vietā meklēt Jēzu un iestāties lūgšanās. Tā vietā, lai izvēlētos sākt filozofēt par kaut kādām teorijām, sākt domāt, kā vajag darīt, tur sākt strīdēties par rakstu vietām, bet tā vietā, šeit nu ir, mana dzīve, mana situācija, ko man tagad darīt, kā, lai man labi izdodas šī, manā darbā, vai kā man saprast manu aicinājumu, vai man vajag spēku, es jūtos noguris, vai man vajag iedrošinājumu, vai man vajag jaunas idejas kaut kam, ko es daru manā ikdienā. Tāpēc jau mēs esam viens otram ticīgie, kāpēc mēs ejam uz draudzi, ne jau vienkārši, lai pasēdētu draudzē un
atķeksētos Dieva priekšā, ka, nu, tagad esmu svēts, vai Dievs tagad es tev labāk patikšu, svētī mani. Bet nē, mums ir tik varenas privilēģijas. Lūdz kopā ar savu ticīgo brāli un māsu, draugu, draudzeni, tēvu, māti, vienalga, jā, lai kas tas būtu, kas ir ticīgs, ar ko tu vari kopā lūgt. Un ieliec tajā ticību, spēr soli lūgt neiespējamo lūgšanu, un tad tu redzēsi, ka tu uztici to Dievam, kam viss ir iespējams, tas atdevis savu neiespējamo lietu, un viņš tev darīt par iespējamu. Jo vai tas nav varens apsolījums? Dievs ir radījis debesis un zemi, viņam pieder sudrabs un zelts, viņš to ir visu radījis. Viņš ir radījis cilvēku, skaisto dabu. Ja viņš to visu radīs ar skaistu mērķi, lai tas būtu skaists un pilnīgs, tad tu domā, ka viņš negrib tevi svētīt. Tu domā, ka viņš negrib, ka tev izdodas. Un es nerunāju par kaut kādu pārmērīgu, kādu, tur nezinu, galējībām, ka tu peldi kaut kā, ka viss ir tikai labi. Es par to nerunāju, bet es runāju par to, ka tava dzīve var būt svētīta, ka tu vari tiešām apzināties šī vārda svētīts nozīmi un piedzīvot, jo ir laiks ticīgiem lūgt, tādas trakas ticības lūgšanas, ka mēs sanākam kopā, mēs tiešām lūdzam un notiek izmaiņas, un tu zini, kad es esmu Dagnija es eju Džošo ministrijas kalpošanā, un kad es ienācu šeit, daudzas lietas kļuva tādas, es saņēmu daudz jaunu informāciju par Bībeli, ko es nebiju agrāk pamanījusi, un šī nosaukumā, kā jau tu esi dzirdējis, Džošā, Jozoā, un kas tad Jozoā bija, un viņš bija varenas Dieva vīrs, un Dievs uz viņu bija arī daudzas varenas lietas runājis, un man tāds iedrošinājums tev no 1. nodaļas 3. panta, tur rakstīts, ka visas vietas, kur jūs savu kāju pēdas liksit, es jums esmu devis, kā es to esmu Mūzum solījis. 5. pants. Neviens, lai tavas dzīves laikā nav spējīgs tev turēties pretī, kā es esmu bijis ar Mūzu, tāpat es būšu ar tevi, es tevi neatstāšu un es tevi nepametīšu. Esi stiprs un drošs sirdīgs. Un vēl pašā nobeigumā es gribu pieminēt tādu ļoti labu raksturvietu, ko es arī pati lasu, un tas mani stiprina. Es esmu lasījusi šo raksturvietu tieši tajos brīžos, kad man ir jādodas kādās lietās, kas man nav zināmas, un man vajag stiprinājumu, lai man tiešām es nejustos tā, ka nezinu, kā būs, kā viss izdosies, bet ka es eju kopā ar Dievu. Un 9. pantā šī pašā Jozoā 1. nodaļā, vai es neesmu tev pavēlējis, esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies, jo tas kungs, tavs Dievs, ir visur ar tevi, kur vien tu iesi. Un šis ir gandrīz, vai šī ir pavēle, esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies. Un, lai kas būtu šī situācija tavā dzīvē, es svētīju tevi, es lūdzu par tevi, es lūdzu Jēzus vārdā, lai tas, kas ir tavā sirdī, tu ļauj izteikt Dievam savus sapņus. Un Jēzus vārdā, ka tie piepildas. Un es varu lūgt par tevi, bet tā kā Dieva vārds ir paredzēts mums katram aktīvai lietošanai, es tevi ne tikai iedrošinu, bet tiešām tu noskaties šo video, un tu patiešām uzreiz iznes Dievam šo savu vajadzību, iznes Dievam šo sapni, šīs ilgas. Iznes to viņam, pasaki viņam to, un tici, jo viņš ir varens Dievs, viņa ausis ir dzirdīgas, un viņa sirds ir mīloša uz tevi. Tāpēc esi svētīts, esi stiprināts, un es ticu, ka tiksimies vēl kādos video, ja Dievs to dos, kur mēs varam vēl runāt par ticību un par lūgšanām, un man patīk šī kombinācija lūgšanas un ticība, un tad rezultāti tiešām ir redzami. Un ja mēs staigām kopā ar Dievu, mēs izvēlamies, ka ne tikai, ka Dievs man ir, lai tikai viņš man ir svētība avots, bet ka Dievs ir mans, kad Jēzus, viņš ir ne tikai sekoja, viņš nomira krustā par mani, lai es būtu brīvs no grēka, no slimībām, ka viņš arī ir mans draugs, ka
viņš zina manu sirdi, viņam rūp mana sirds, un man rūp Jēzus sirds, lai es viņam būtu patīkams, un es tiešām varu teikt, es esmu baudījusi un redzējusi to personīgi, kad es sekoju Jēzum, viņš ir tik varens, un viņš ir tik uzticams, un es esmu redzējusi, un es zinu ticīgus cilvēkus, kuri viņi ir paklausīgi Dievam, viņi seko, viņi mācas, viņi mēģina to, un Dievs tiešām paceļ, un tas ir tik vareni, es to tiešām esmu redzējusi. Un vai tas ir tikai priekš viņiem? Nē, tas arī priekš tevis un manis. Tāpēc esi svētīts, esi stiprināts, un ticība ir kaut kas tāds, kas mūsos visos vajadzētu degt, jo Dievs katram ir devis ticību. Un jo vairāk tu sāksi ar Dievu runāt, meklēt viņu, lūgt to, kas ir neiespējams, tu redzēsi, kā tas kļūst iespējams, riskē ticībā par kādām lietām, kur tu redzi, ka viņš tevi vada, nebīsties, un tu redzēsi, ka tavs ticības mērs paplašināsies un augs. Nesamierinies ar to, kas ir tev tagad, bet Dievs vēlas izaugsmi katram no mums. Tāpēc esi svētīts un tiksimies jau kādā citā reizē. Pagaidām, atām!